Vēsturē starp vēsturniekiem eksistē hipotēzes, ka Rainis ir ticies ar Pēteri Stučku, Krievijas federācijas tieslietu komisāru, kuram sieva bija Raina māsa. Iet runas, kad viņiem slepeni tikšanās bija. Kā tur slepeni? Tas nav. Es vienkārši to nezinu. Jā, tur jau nav, tur nekas tāds pārsteidzošs nav. Cita lieta, ka Rainis viens no pēdējiem, kas atgriežās Latvijā. Ja? Mēs iedomājamies Latvijā, tas ir 20. gada pavasars, viņš atgriežās. Vispār jau ir beiguši šaus tās sauktās trimdas gaitas. Un visi ir mājās, un visiem ir brīvības ciņi bijuši. Rainis tikmēr štuko funkterē, jo Krievi ļoti aktīvi ar viņu nodarbojās. Šveicē pēc revolūcijas padomu Krievija taisa pirmo vēstniecību, un tajā vēstniecībā galvenais džeks ir, protams, arī latvietis, kā jau latvieši visur lien iekšā. Tas normāli, mēs aktīvi esam. Ja, un tur visi tie strēlnieki, sarkanie, tur arī palīdz turēt drošību un tam līdzīgi. Rainim atved lielu naudu šie cilvēki. Tas ir 18. gadā. Jā, rudens, jā, vasara rudens, jā. Lielnālā. Tas ir grāmatā aprakstīts, bet, jums tiksiet līdz tam izlasiet. Tur ir ļoti interesants skaislības. Jā, bet tas, kā tur Stučka un kā, viņu vervēja kā traki, jo viņš arī gribēja to darīt. Viņš laiku šaubījās, jo viņš uzskatīja, ka Latvija viņu tā kā nenovērtē īsti līdz galam, tam līdzīgi. Jo viņam, kā jau visiem dižgariem, tie dižgari arī, tas komplekts rodas arī tad, kad tev blakus ir, es jau teicu, otra pusi, jā, tas ir tā kā vīrietis sievi, bet tev blakus rodas kaut kādi cilvēki, kas ir arī apmāti ar tavu daļrati. Tāds Anses Gulbs izdevējs. Un ja tāds Anses Gulbs nav izdevējs, viņš ir apmāts ar Rainu un ar Aspazīti. Ar Rainu vairāk. Un viņš kā raksta, viņš izdod visu, ko Rainis raksta. Visu, un ja tas nav, tas nekur nepaliek. Ja? Bet ir viens trakais, un tas ir forši. Mēs līdz ar to ieguvām ļoti daudz. Kas ir tad lielākais stāsts? Ja? Par Ansi Gulbu vai par Rainu? Ja? Jo Ansis Gulbs ir apmāts. Ja? Un viņš tā kā atstāja to savu izdevniecības, to visu gāru un to pielietojumu tam līdzīgi. Bet tas pats Rains, mēs te daudz okam laikiņam, drīzāk mēs paspāzīt būtu runājuši, jo iedomājams, kā ir sievietei. Ja? Kā ir sievietei? Viņš ir mēdī ģēģers. Vispār nav jautājumu. Viņš ir škrāpi viņu. Ja? Viņš ir viņu pazemo. Ja? Jo taču, ārprāts, tas ir, cik daudz viņa atdod viņam, samīlēsies. Protams, tā ir. Ja? Par mīlot ar cilvēku tā ir. Viņa atdod visu. Rains uzraksta savus rindiņus un atdod Aspazijai. Un Aspazija pabeidz to visu. Viņi to rokrakstu nolasīja. Pēc kā mums bija pāris rainoloģis, kurus arī varēja Raina rokrakstu iztulkot. Šobrīd tur neviens nerakstīt to izlasīt, ko viņš uzrakstīs. Tur baigā piešaujās. Bet tās māsas man šeit ir aizgājuši un tam līdzīgi. Bet Aspazija ko dara? Viņi visu darbus Raini apstrādā. Viņi apstrādā visu Raina arhīvu. Jūs iedomājaties, tad, kad Rainis nomirst, Aspazija ir tā, kas šo arhīvu pirmoreiz apstrādā un nodod jaunākajām ziņām cenzētu variantu. Otro reizi Raini cenzē padomju vārdu. Tad par kādu Raini mēs runājam? Par Aspazijas atstāto, par padomju vārds atstāto. Kurš ir īstais? Ja, kurš ir īstais? Un atkal jau mēs nevaram teikt, nē, tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Nē, mēs nezinām. Aspazija ārkārtīgi pārdzīvo šīs lietas visu, kā tur iegrozies, jo viņa ir roka zvaigzne. Ja, viņa ir roka zvaigzne, pirms Rainis uznāk uz skatuves vai uzved Rainu uz skatuves. Ja, tur Aspazija ir atrausies, bez jautājumiem, viņa ir galvenais cilvēks. Māmuļā bija, nāceros, cik tur gads svinēt, 25 vai kas, un tas bija pirms gadsimt mīs, ja, tas mēs runājam par 1800, kaut kā 93. 4. Un viņi svinēja jubileju, Latviešu biedrību, un tur bija jāuzraksta tā kā uzsaukums. Aspazijas dienzināmātās, tas ir arī kopoties rakstos, vajag izlasīt. Tas ir uzsaukums. Tā ir Latvija. Tā ir Latvija. Tā ir Latvija jāredz, kā redzēja Aspazija. Jā. Nevis kā redzēja sarkanais Rainis. Viņš redzēja to, jā, bet tur viņš stāsta par pāmatšķirumu, ka viss mainīsies, un tie simboli tam līdzīgi. Jo Rainim jau arī darbos tā ir, kad ne jau dzīvi cilvēki. Tur viss ir simbolus. Ja? Mēs jau, tāpēc tik ļoti viegli ir arī krieviem, ir ļoti viegli ar viņu tik galā. Ne? Jo simbolisms ir tik liels, ja kā arī šobrīd. Tur Induls un ārēji saprot, ja? Kur tur kas, tas viss lieli rēgi, gari, tur kaut kas mainās. Ja? Un tad tulko to, ka tas simbolizē to un to un to. Ne par cilvēkiem, ja? Bet arī tādiem jābūt ir. Arī tādiem jābūt ir mūsu apritē. Ja? Mēs varam aizdomāties, kāpēc viņš tieši tā redzēja pasauli. Tam līdzīgi.
Nu jā. Rekomendēt to Raini.